Un galvas smadzeņu anērisma tā ir bumba ar laika degli pēc būtības. Laikam pirmās sajūtas, ko es atceros, par cik es atceros visu miglaini, bija, ka man ļoti sāk sāpēt galva. Ļoti asas galvas sāpes. Un es, esot tad grīļojusies, lējus ūdeni un grīļojusies, to man stāstīja mans dēls. Jo viņš caur istabas durvīm, nezinu, kāpēc izdomāja paskatīties, un viņš mani uzfilmēja īstenībā. Man laikam jau bija plīs uz tā anērisma, jo tad, kad es gāju uz istabu atpakaļ, man vilka kreisā puse, nu tā kā filma Walking Dead, visi, kas zina. Un es tā ar to krūzītu, un man bija doma galvā obligāti, kādam ir jāpazvana, jo nu nav normāli, bet es iekritu. Es jau to īsti nevaru stāstīt. Raimonda, es tomēr sarunāju vienu no tavām pacientiem, jo tev jau grūti izprasīt, kurus tu esi operējis savā dzīvē. Nē, par to, ka man varētu būt anērisma, vispārībā ne mazākās nojausmas, jo galva man, kā saka, sāpēja šad tad, ne īpaši stiprāk, kā man liekas, ir galvas sāpes bijušas. Līdz ar to nekādas tādas baigās izmaiņas vai kaut kas savādāks, kas man liktu uztraukties, pilnīgi vispār nekāda nojausma nebija. Jutos pilnīgi vesels cilvēks. Jā, no anērisma ir tāds tā kā balons uz asinsvada sienas. Tas visbiežāk ir tajās vietās, kur asinsvadi sadalās zaros. Un šim te balonam nav normāls asinsvada sienas, viņam iztrūkst slānis, ja, un šis balons ir šī iemesla dēļ, viņam ir tendence pārplīst dēļ kaut kādām spiediena svārstībām vai nav jau obligāti jābūt paaugstinātam asinsspiedienam šiem pacientiem. Jā. Bet notiek kaut kādas izmaiņas līdz kaut kādam brīdim, kamēr šī ir atsevišķas vietas, kuras kļūst pavisam plānas te anērismā, un tad šajās vietās notiek šie plīsumi. Tā kā es caur miglaini varu acis vaļā un redzu kaut kādas ilūzijas priekšā, tā kā ēnas. Izrādās, man ienāca dēls istabā, un viņš man lējas virsū vienkārši ar ūdeni, lai es pamostos. Un es atceros, ka viņš man laikam prasa pazvanīt mammai. Mana mamma pasaukt, un es viņam saku, kad laikam pamāju, esot pamājis, jā. Tās statistika, diemžēl, ir ļoti slikta, jo mēs zinām, ka aptuveni 50% šo pacientu pēc anērisma plīsumiem pirmā mēneša laikā nomirst. Un 30% no izdzīvojušiem pacientiem var attīstīties tā saucamie vazospazmi, jeb šī asins izplūduma izraisīti asinsvadu sašaurinājumi, kuri pēc tam var izraisīt vēl papildus insultus un papildus smadzeņu bojājumu. Un mēs zinām, ka aptuveni trešdaļai no izdzīvojušiem pacientiem ir ļoti smaga invaliditāte. 10 līdz 15% pacientu, kuriem plīst anērisma, nomirst pirms nokļūšanas slimnīcā. Un mana mamma dzīvo 2 minūtes no šejienes, kas arī ir ļoti, kā saka, liktenīgi, svētīgi visai šai situācijai, un tad viņa arī atnāca uz šejieni. Tā bija 6. decembra dziļa pēcpusdiena, jau bija tumšs. Es braucu pēc darba Stradīnas slimnīcā uz savu praksi, kur bija kaut kāda rinda ar pacientiem. Es jau neatceros, cik tur cilvēki bija pierakstīti. Droši vien kādi 8 pacienti, kuri brauc no malām, ne tikai no Rīgas. Un pa ceļam es braucu pa Dzirnavu ielu, un es saņēmu zvanu no kolēģa, ka uzņemšanā ir, viņš teica, jauna meitene, un tas arī atbilst patiesībai, ar bezsamaņā, ar subarachnoidālu asins izplūdumu un sāsumiem smadzenēs. Un kādā no krustojumiem uz sarkanās gaismas, protams, tā darīt nedrīkst, bet es, protams, skatījos izmeklējumu bildes. Un zinot jau to stāstu, vien bija skaidrs, ka man ir jāatgriežas atpakaļ un viss jāatceļ. Un tad es apskatījos bildes,
Kolēģi mums atbildēja, ka es noteikti tūlīt pat būšu atpakaļ, ka viņi ir jāgatavo uz operāciju. Un es piezvanīju savai asistentei un palūdzu atvainoties visiem šiem pacientiem, kuri droši vien ir braukuši vai ir ceļā, un apgriezu savu auto un devos uz slimnīcu. Sanāca tā, ka no rīta es aizbraucu uz darbu, un mums tajā dienā īstenībā sanāca mazliet no rīta tur tā kā sastrīdēties. Un es aizbraucu un domāju, ka man kaut kas jāuzraksta sievai. Jo parasti ir tā, ka viņi uzraksta, un es skatos, no viņas nekā nav. Es tā kā gaidu, neko viņi man neraksta. Labi, es aizsūtīšu īziņu, un viņi man neatbild. Un es pie sevis tā kā nodomāju, interesanti, kāpēc, domāju, varbūt kaut kā vairāk, ir apvainojusies vai kaut kā tā. Pēkšņi zana sievas māte, un uzreiz tāds, iekšā bija, ka kaut kas nav. Un es paceļu klausulas, tā kā stāvu kājās, saku, jā, halo. Viņi saka, jā, Edgara Elīna aizveda ar ātrajiem. Un man tāds pirmais domāja, kad viņi vienkārši noģībus kaut kā tā. Kaut kā mums tā saruna, kas notika, Elīna tā kā noģība un viņu aizveda. Izvērtējot Elīnas stāvokli, bija skaidrs, ka tas ir ļoti, ļoti smags. Viņai bija Glasgow komas kaut 4 balles, kas ir ļoti, ļoti slikti. Jo mēs samaņas stāvokli mēram no 3 līdz 15 ballēm. Un tad Elīnai bija 4 balles, viņai bija plata viena zīlīte, kas norādīja uz to, ka viņai jau notiek smadzeņu ķīlēšanās. Laiks tur šajā gadījumā ir ļoti izšķirošs. Un tad mēs turien zvanījām, un tev tie ārsti neko nesaka. Uzreiz pēc operācijas, es vienmēr, ja man zvana radinieki, tad es varu pateikt to, kas ir izdarīts, ja, un vai tā operācija noritēja pēc tāda normāla plāna un vai visu sanāca izdarīt, bet šajos gadījumos es nevaru prognozēt nākotni. Tad, kad sākās tā operācija, arī bija ļoti ilgi, gāja kaut kāds ar 6 vai 7 stundas. Un tad, kad man pateica beidzot, kad operācija ir beigusies, tas bija jau 4 no rīta, es tad tikai varēju, tā kā aiziet gulēt, bet es viņai prasu, kas notika, kā tā operācija pagāja. Un tie ārsti man saka, ka operācija noritēja pēc plāna. Pacienti, kuri ir smagā stāvoklī, viņus mēs vairākas dienas, pat nedēļu mēdzam turēt, kā pacienti saka, mākslīgā komā. Viņiem tiek dotas zāles, lai viņi gulētu, lai mēs varētu maksimāli saudzēt smadzenes. Radiniekiem nav iespējams neko apsolīt, jo patiesībā sakot, tie paši vazospazmi, šīs kaut kādi vēlīnie insulti, viņu risks ir līdz pat 10–14 dienām, ja, kad tas var attīstīties. Tāda ir statistika. Un citreiz pat sākotnēji, kad ir pacients varbūt diezgan labā stāvoklī, un tad piemetas šī problēma un viss strauji mainās. Kad es tikko pamodos, es domāju, ka es esmu Amerikā. Jo es vispār esmu dzīvojis 15 gadus Amerikā. Man bija pirmā laulība, un kura ir šķirta. Tagad es jau esmu kaut kādus 10–11 gadus Latvijā. Un jā, es laikam nezinu, kāpēc dīvainā kārtā, kad es pamodos, tad es esmu visiem teikusi, kad es esmu Amerikā. Konkrēti, es pat atceros vienu vietu, ne pat to pilsētu, kur es dzīvoju, bet vienu mazu tādu, tā kā angliski saka, pit stop vietiņu 20–30 minūšu attālumā, kur ir krustojums, ka man ir sajūta, ka es esmu tur kaut kādā vienā mājā. Es viņai zvanu uz slimnīcu, es saku, ko Elīna dara. Viņi tur, piemēram, tagad kaut ko tur atpūšās, un tā es saku, varat iedot klausuli? Un viņi iedod Elīnai klausuli, un es tā kā prasu, čau, kā tev iet? Viņa tā, labi. Es saku, tu zini, kas zvana? Viņa tā, vīrs laikam, un tev tas iekšā tāds kā laikam, liekas, tas bija tā, Un man tur ir ļoti interesants stāsts, ja es varu to iespraust. Mīlestības stāsts, varētu teikt. Manam vīram bija meniska operācija celī, un viņš sarunāja ar savu ārstu, ka viņi ielika mani vienā palātā rehabilitācijā.
Un tad mēs abi bijām kopā, un bija smieklīgi, jo viņam bija sastāstīts, ka es iespējams varbūt viņu varu nemīlēt vairāk, tāpēc, ka man ir notikušas galvā visādas lietas, kad es varu neatcerēties daudz ko, mūsu kaut vai pagātnes lietas kopīgās vai kā. Un tad, kad viņš tika ierakstīts, pieņemts slimnīcā, es nevarēju saprast, viņš man visu laiku uzmācās. Tu mani mīli, un tu mani tiešām mīli, vai tu mani mīli, man liekas ārprāts. Kas notiek? Tu saspiedz galvu, man liekas, kas ar tevi? Es saku, jā, es tevi mīlu, un vienkārši es nevarēju saprast, un man tikai pēc tam tika izstāstīts, pēc tam, kad es jau biju pēc visām rehabilitācijām mājās, tika pastāstīts, ka viņam tika pateikts, ka es varbūt viņu vairs nav man jūtas pret viņu, jo tad, kad notiek galvas operācija, mēs nekad nezinām, kā cilvēks, ko viņš atcerās, kas ar viņu var tur notikt. Tas ir, kā es esmu teicis, ļoti daudziem pazīstamiem cilvēkiem, ka šajā profesijā tā rūgtuma, dzīves rūgtuma ir daudz vairāk nekā priecīgu mirkļu. Un šie priecīgie mirkļi, kas ir daudz mazāk nekā rūgtuma, kaut kas šāds noteikti atsver to rūgtumu. Kāds to saka, augstākais spēks vai kas? Nē, es ticu Jēzum Kristum, es lasu Bībeli, tas ir mans, kam es ticu, un līdz ar to, jā, kā saka, man arī dzīvē ir bijis tā, kad es esmu gan tusējusies visu kaut ko, bet kad ir nākuši kaut kādi grūtie mirkļi, tad ir, protams, lūdzu, tā kā saka, šoreiz lūdzu, Dievs palīdz, zin kā, un līdz ar to man visās manās šādās lietās ir bijuši, kā saka, labi iznākumi. Viss labi, kas labi beidzās. Šis mana anērisma ir viens no maniem brīnumstāstiem. Man ir vēl visādi brīnumstāsti, tiešām, kurus var teikt, ka es Dievam nedrīkstu neticēt. Es esmu sastapies ar ļoti daudz likteņa netaisnībām. Ja, ka es esmu redzējis, cik smagi cieši cilvēki, kuri manā izpratnē to nekad nav pelnījuši. Man ir grūti pieņemt to, kā pacienti, kuriem ir fantastiskas ģimenes, jā, viņiem nav lemts ilgs mūžs, pa ko mēs bieži vien šajā profesijā mēs jau zinām, ar ko šīs slimības beidzas un kāda tam ir visam statistika. Jā. Satiekot savu pacientu, tu saproti, ka tu viņu vairs nekad neredzēsi. Bet, protams, ka nav jau viss tikai melns. Jā, ir arī cireiz neizskaidrojami brīnumstāsti, jā, kas notiek. Un šis, piemēram, stāsts ar Elīnu un to, kā izvērtās šis viņas liktenis, jā, tas savā ziņā ir arī brīnumstāsts. Jā. Un Elīna pēc šī te šausmīgā notikuma ir savā ģimenē piedzīvojusi ļoti vairākus priecīgus notikumus. Un es domāju, ka viņa noteikti prot šodien priecāties par un novērtēt katru dienu.